Re! Viss ēters ir te! Mūsu raidījuma skatītājs Andra kungs versies pie mums, lai pastāstītu par kādu nepatīkamu atgadījumu, kas licis viņam pārdomāt, vai tiešām mūsu līdzcilvēkiem vairs nav nekā svēta. 15. datumā, tas bija pirmdienā, es apmeklējuši kapus, vēl sakopu, šeit visu nogrābu, viss bija vietā. Un svētdienā, 21. man mazmeita pulkstens 3 atbrauc šeit apskatīt kapus un konstatēja, kad apmalīts vairs nav. Nekaunīgā zādzība pastrādāta Tukumā, Ozoliņu kapos. Pirms 3 gadiem uzstādītā sarkanā granīta apmalīte noņemta tik meistarīgi, ka nav cietuši ne apstādījumi, ne pati kapu kopiņa. Zaglis pēc paveiktā vēl paspējas ar grābekli nogrābt savus atstātās pēdas. Mana mazmeita tikko šeit nepazaudēja samaņu, tad, kad viņa ieraudzīja to, kas te ir noticis. Tajā brīdī vēl bija pienācis no kaimiņa kapa vietas, teica, kāpēc jūs apmalīt noņēmāt? Ja? Viņš saka, kāpēc mēs noņēmām? Mēs neko neesam noņēmuši. Tātad viņi ir vienkārši ko aizvest. Granīta apmali droši vien kāds profesionāls cilvēks nozog. Kurš negrib nopirkt, kurš grib viegli nopelnīt naudu. Viņa smaga nav. Katrā ziņā viens cilvēks viņu nes, viens cilvēks ar viņu uzstāda. Mūsdienās tās apmals tiek salīmēts ar līmu kopā. Viņas paņem vienu veselu kopā un aiznes, visticamāk aiznes uz citu vietu. Es neceru to, kad šo te ir iespējams atšifrēt un dabūt atpakaļ. Vai tie ir Tukuma meistari, vai tie ir citi meistari, grūti pateikt, jā. Andra kunga ģimenei tas ir milzīgs pārdzīvojums, tāpēc uzreiz pēc notikušā vērstušies policijā, kur uzzinājuši, ka iepriekš šādas zādzības gadījumi Tukuma pusē nesot fiksēti. Bet, kā izrādās, Rīgā zādzības kapos nav nekas svešs. Diemžēl Rīgas kapos arī notiek zādzības. Nevarētu teikt, ka viņas ir pārlieku bieži, bet šādi gadījumi ir fiksēti. Mums pa pagājušo gadu ar iesniegumiem ir vēršusies 8 cilvēki, bet te pašā laikā ļoti daudzi patiešām vēršusies policijā. Cilvēkiem jau patīk arī pasūdzēties. Šitajā galā nav, bet ļoti daudz dzirdu saka Vodarājā un Ulbrakā. Visbiežāk zoga aprīkojumi. Tās ir apmalas un kapu pieminekļus un tādas lietas. Un arī, protams, kaut kādus stādus, kas ir tūjas un ir arī gadījumi, ka ziedus. Rodas jautājums, vai tiešām nepastāv kāds veids, kā mēs varam pasargāt savu tuvinieku kapa vietas no garnaģa tvēriena? Pārsvarā visvairāk gravētos burtus virsū. Bet, ja viņš dienā, tad viņš, protams, nezaksa burtu virsū, tāpēc, ka viņi jāpārslīpē, tad viņi vairāk nav tā vērtība. Bet, ja viņš tumsā, viņš diez vai redz to burtu. Un vēl jau mēdz būt, ka viņas iecementē uz visādiem šķiriem, uz vēl kaut ko, lai normāli nedabū ārā, viņi var tādu salauzt. Mēs no savas puses cenšamies tomēr veicināt šo drošību, uzstādot novērošanas kameras, tādējādi it kā palīdzot to, ka varbūt šādi noziegumi tiks mazināti un atklāti. Kādreiz bija nerakstīts likums, ka pēc 8–9 vakarā kapos nav ko darīt. Un godīgi sakot tā, kad mēs 25 gadu dzīvojam neatkarīgā Latvijā, ja, un mūsu morāli cilvēkiem ne tikai ir gājusi uz augšu, bet daudz uz leju. Es domāju, ka varbūt tās, es neteikšu tur augšā, bet liktenis ir diezgan kādreiz ļoti interesants un sarežģīts, un es domāju, ka tie saņems soda no kaut kāda spēcīga. Ja man viņš personīgi trāpītos par rokai, es vēl 74 gadu vīrs, es vēl atveldzētu savu dvēseli droši. Ja tu, draudziņi, skaties televizoru un redz, ko mēs šeit runājam, tu no manis dabūtu tādu pērienu, sirsnīgu pērienu, un ļoti sirsnīgu, ka tu mūžam atcerētos, vai tev rokas kaut vai nopamt, kā man vecāmā teikt, nopūsta. Ja? Šādu darbu darīdams, tas ir viszemiskākais, kas vien var būt.